Pirms aptuveni gada noslēdzās Zirņu ganību ielas projekts, kas neatgriezeniski izmainīja satiksmes plūsmu Liepājā. Abas ielas ir vienvirziena, katra savā virzienā. Projekta iepirkuma rezultātā veidojās līdzekļu ietaupījums, kas tika novirzīts savienojošo ielu rekonstrukcijai. Nu pat pabeigti darbi pēdējās no tām, bet kopumā sakārtoti 6 ielu posmi. No ganību Zirņu ielas projekta kopumā iepirkuma rezultātā bija radusies šī ekonomija, aptuveni 700 000 laktu. Un šī projekta ietvaros ļoti liederīgi tika izmantot šis finansējums un papildus tika sakārtots 6 ielas. Tātad Māla iela, Dārza iela, Priežu, Otaņķu, Kaļķu un arī daļa no Miera ielas. Priecīgi ir tie Ezermales iedzīvotāji, kas dzīvo mazajās ielās starp Zirņu un ganību ielām, bet tie, kas dzīvo uz šīm pašām ielām no Zirņu ielas uz ezeru pusi, gan nē, jo šeit vēl saglabājies grants segums. Protams, arī šīs ielas ir plānotas sakārtot. Vienīgais šķērslis ir pagaidām nepietiekamie finanšu resursi. Tas, protams, ir atkarīgs no naudas, un es domāju, ka arī pilsēta par to domā. Un šeit noteikti ir jārunā par nākošo plānošanas periodu, kad būs jauni finansējumi, un arī pilsēta lems par šīm prioritātēm, par šīm vajadzībām. Un es domāju, no šīm ielas posmiem tas lielais iegūms mums arī būtu tāds, ka mēs arī tādā veidā samazinām pilsētā grantēto ielu skaitu, kas arī prasa īpašu uzmanību, uzraudzību un arī viņu regulāru greiderēšanu. Ja? Un, kā mēs vienmēr zinām, tas ir atkarīgs stipri no laika apstākļiem un nevienmēr viņas var būt ideālā kārtībā. Savukārt pilsētas centrā un ne tikai ir parādījušās jaunas norādes, kas domāts autovadītājiem, lai vieglāk būtu atrast objektus, ko iebraucējiem būtu vērts aplūkot. Esam visu šo gadu arī strādājuši pie tā, lai šīs zīmes izskatītos tādā paskatā, kāds viņš ir šobrīd, un viņas varētu sākt realizēt. Tad, tā kā jau ir gada nogala, tad šajā gadā ir paredzēts uzstādīt aptuveni 10 vietās šīs te zīmes, bet turpināt šos darbus arī 14. gadā, kad jau lielākā apjomā šīs zīmes varētu uzstādīt aptuveni kopumā 40 vietās Liepājas pilsētā. Līdz šim jau pilsētā bija izvietotas norādes, un vai ar tām nepietika? Šī mazā izmēra zīmes autobraucējiem ir gandrīz pilnībā nesaskatāms, bet ņemot vērā, ka liela daļa turistu ierodās pilsētā tieši ar automašīnām, pārvietājās pa pilsētu, tad speciāli viņu vajadzībām tad arī šos galvenos turismu objektus, galvenos piesaistes vietas Liepājas pilsētā norādīsim ar lielākām turismu zīmēm, kuras arī ir atstarojošas, atbilstoši tādas kādas arī ceļzīmes, un būs vieglāk pamanāms un vieglāk sasniedzam vēlamie mērķi. Ja bērni skumst par sniega trūkumu, kas neļauj izbaudīt ziemas priekus, tad autovadītāji gan nē. Decembrī gan pāris dienas uzkavējās neliela sniega sega, bet tā bija tik niecīga, ka domājams nevienam problēmas neradīja, bet ziemas dienests gan strādāja. Līdz šim mums tātad ir bijušas 7 reizes, kad ir dots atdot rīkojumu par konkrētu ielu kaisīšanu. Šeit jārunā par A1 un B klases ielām. 7 reizes, un 2 no tām ir bijis daļējs uzdevums dots, kad ir tikai A klases ielas kaisīts, un īpaši šīs problēma vietas, kādas mums veidojas, pie atkal tie ir tilti, atsevišķi krustojumi, un varbūt arī dažas nomalas ielas, kas ir dziļāk iekšzemē, tā varētu teikt, kur ir vairāk ietekmē laika apstākļi. Arī šogad par ielu uzturēšanu ziemas periodā rūpējas akcijas sabiedrības valsts autoceļu uzturētājs Liepājas rajonus, kurš saņemot komunālās pārvaldes ziemas dienestu uzdevumu, to cenšas rūpīgi izpildīt. Katram šoferim savas ielas, kā saka, un tās ielas posmas ar nokaisinu. Un, kad stum sniega, tad pa 2 stum. 2 mašīnām. Platās ielas. Lēmumu par noteiktajām darbībām pieņem ziemas dienas dežurants, kas seko līdzi laika prognozēm gan reāliem laika apstākļiem. Mēs varbūt arī pie iespējas gribētu arī liepājniekiem, gājējiem, braucējiem atgādināt par to, kad ziema ir ziema un brauksim uzmanīgi, cienīsim viens otru, jo ziemā nekad nebūs tik labi kā vasarā.